Pirmkārt, es izsaku pateicību un slavu Dievam Elohim, Dievam Tēvam un Dievam Mātei par to, ka viņi ļāva mums šodien svinēt jaunās Jeruzalemes dienu. Tāpēc veltīsim laiku, lai studētu Dievu vārdu ar sprediķi ar nosaukumu Debesu māte un debesu bērni. Dievs vēlas mācīt un vadīt visu cilvēci, atklājot savu debesu nodomu. Tāpēc viņš nodibināja sistēmas uz zemes kā debesu lietu kopijas un ēnas. Padomāsim par vārdiem māte, tēvs un bērni tu šīs zemes. Vai tie nav lietoti, lai apzīmētu ģimenes locekļus? Tāpēc Dievs pirms 2000 gadiem nāca uz šīs zemes Jēzus vārdā un mācīja mums patiesību par Dievu Tēvu. Viņš arī mums liek saprast, ka mums ir Dievs māte un ka mēs esam Dieva dēli un meitas. Dievs mūs ir pamodinājis, lai mēs saprastu, ka mēs neesam tikai cilvēki, kas guļ un ēd uz šīs zemes, bet ka mēs esam eņģeļi no debesīm. Pasaules cilvēki nesaprot patiesību par Dievu māti, kā arī neaptver to patiesību, ko Dievs ir atklājis Bībelē. Tā rezultātā viņi nespēja pareizi saprast ne Dievu Tēvu, ne Dievu māti. Šajā dienā debesu bērniem vajadzētu vēlreiz pārdomāt un uzdot sev jautājumu. Ja mums nebūtu Dieva mātes, vai mēs varētu tikt saukti par Dieva bērniem? Visi kopā izpētīsim šīs zemes sistēmas. Ja nebūtu miesīgo māšu, vai jūs varētu šodien šeit eksistēt? Vai jūs varētu kļūt par savas ģimenes locekli? Vai jūs būtu situācijā, kurā jūs varētu savu tēvu saukt par tēvu? Vai jūs varētu saukt savus brāļus par brāļiem un māsas par māsām? Kas bija pamatā tam, ka jūs to varējāt izdarīt? Tas viss ir iespējams un var tikt piepildīts pateicoties jūsu mātei. Tas pats attiecas arī uz garīgajiem principiem. Pat garīgajā pasaulē, ja mums nebūtu debesu mātes, vai mēs patiešām varētu saņemt dzīvību? Ja mums nebūtu debesu mātes, vai mēs varētu saukt Dievu par Abba, tēvs? Vai mēs varētu būt situācijā, kurā mēs varētu saukt savus brāļus par brāļiem un māsas par māsām? Kurš ir pats svarīgākais aiz tā visa? Tā ir māte. Ar 21. gadsimta parādīšanos daudzi zinātnieki sāka veikt pētījumus par pašu dzīvības jautājumu. Viņi jautāja, ar kādiem mehānismiem un pa kādu ceļu dzīve tiek nodota pēcnācējiem. Viņi atklāja, ka mātes mitohondrija tiek nodota viņas pēcnācējiem. Tēva mitohondriālie gēni netiek nodoti viņa pēcnācējiem. Biotehnologi ir atklājuši, ka tad, kad mātes mitohondriālie ģenētiskie dzīves faktori tiek nodoti viņas bērniem, viņiem tiek pilnībā dota dzīvība, kas ļauj viņiem eksistēt kā dzīvām būtnēm, kas šajā pasaulē var funkcionēt kā indivīdi. Tad, kurš ir radījis visus šos principus un mehānismus, lai tie darbotos šādā veidā? Vai Atklāsmes 4. nodaļas 11. pantā nav rakstīts, ka Dievs radīja visas lietas saskaņā ar savu gribu? Debesu bērni pastāv tikai tad, kad ir klātesoša debesu māte.
Vai nav taisnība, ka tikai debesu bērniem ir piešķirts gods saukt Dievu par tēvu un māti un uzskatīt vienam otru par brāļiem un māsām? Tāpēc šodien jums un man ir dziļi jāpārdomā, kas ir debesu bērni, proti, kas ir Dieva bērni. Bērnu un viņu vecāku attiecībās ir lietas, kuras vecāki neizbēgami nodod saviem pēcnācējiem. Vecāki neizbēgami nodod savu miesu un asinis saviem pēcnācējiem. Tas pats ir arī garīgā ziņā. Tie, kas manto Dieva miesu un asinis, ir Dieva bērni. Dievs šo principu iestrādāja jaunās derības Paschā patiesībā. Vai Dievs Paschā maizi nenosauc par savu miesu un Paschā vīnu par savām asinīm? Tā paverot plašu ceļu visai cilvēcei kļūt par viņa bērniem. Ir rakstīts, ka tam, kurš tic dzīves patiesībai, Paschā, un pieņem Kristu Ansanhongu un debesu māti jauno Jeruzalemi, kas mums ir pasludinājuši jaunās derības Paschā patiesību, tiks piešķirtas tiesības kļūt par debesu valstības bērniem, vai ne? To mēs varam apstiprināt caur vēstuli romiešiem. Ir rakstīts, ka pats Svētais Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Šodien apstiprināsim to, atverot Romiešu 8. nodaļu. Romiešu 8. nodaļas 16. pants. Un tas pats Gars kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam. Ko Gars apliecināja mūsu garam? Un tas pats Gars kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Kā Svētais Gars zina, ka mēs esam Dieva bērni? Tā kā Dieva miesa un asinis ir mūsos, vai pats Gars kopā ar mūsu garu neliecina, ka mēs esam Dieva bērni? Citiem vārdiem sakot, caur jaunās derības Paschā maizi un vīnu un ticību Dievam tēvam un Dievam mātei, Gars liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Aplūkosim 17. pantu. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ko mēs līdz ar viņu darām? Ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Bībelē ir teikts, ka mums ir jāpiedzīvo ciešanas, bet šīs ciešanas nav nekas. 18. pants. Es domāju, ka šā laika ciešanas. Kādas ir mūsu pašreizējās ciešanas? Ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Tās nav ne tikai salīdzināmas, tās pat nav vērts salīdzināt. Tomēr padomāsim par ceļu, pa kuru ir gājuši debesu tēvs un māte. Tāpat kā viņi ir gājuši grūto krusta ceļu, lai šodien pavērtu mums gludu ceļu, vai mums nevajadzētu kļūt par tiem, kas spēj nest nedaudz smagāku krustu un atvērt ceļu brāļiem un māsām, kas nāks cienā pēc mums? Caur visām šīm mainām Svētais Gars saskata, kas ir patiesie Dieva bērni, un tieši caur šīm mainām Svētais Gars atzīst, ka mēs esam Dieva bērni. Šajā pasaulē dzīvo 8 miljardi cilvēku. Vai viņi visi ir Dieva bērni? Ir noteiktas Dieva bērnu īpašības. Viņiem vajadzētu būt Dieva miesai un viņa dārgajām asinīm. Turklāt tas nav tikai par viņa miesu un asinīm pastāv derība, ko noslēdzis pats Dievs. Šis ir pats princips šīs īpašības, kas ir bērniem. Ļauj mums šodien saukt debesu tēvu par tēvu, debesu māti par māti, brāļus par brāļiem un māsas par māsām.
Ja mums nebūtu mātes, mēs nekad nevarētu kļūt par Dieva bērniem. Kāpēc tā? Ja mātes nav, kas trūkst, tur nav dzīvības. Tā kā mums nevar būt dzīvība, kā mēs varam saukt Dievu par tēvu, brāļus par brāļiem un māsas par māsām. Tāpēc mātes atnākšana uz šo zemi ir ārkārtīgi nozīmīgs notikums visai cilvēcei. Ir nenoliedzami, ka dzīvība pastāv tikai tur, kur ir māte. Mīlestība pārplūst tikai tur, kur ir māte, un miers pastāv tikai tur, kur ir māte. Bībele un pravieši liecina šādā veidā, vai ne? Jā, viņi tā liecina. Tikai tad, kad māte nāks uz šo zemi, mazākais kļūs par varenu tautu. Tikai tad, kad nāks māte, mazākais kļūs par 1000. Sākums var būt pazemīgs, bet kas notiks, kad būs māte? Tad būs pārticība. Padomājiet par pestīšanas darbu un evaņģēliju. Bībelē ir pravietojums, ka mūsu evaņģēlijs tiks sludināts Samarijā un līdz zemes galiem. Tomēr, ja māte nav atnākusi un nav ar mums, šis evaņģēlijs nekad nevar tikt sludināts Samarijā un līdz zemes galiem. Vai tas nav tas, par ko Jēzus jau pravietoja pirms 2000 gadiem? Kam ir jāsavāc debesu bērni, kas ir pielīdzināti cāļiem? Saskaņā ar viņa pravietojumu vārdiem, ka vista pulcē savus cāļus zem spārniem, debesu mātes patiesība galu galā izstaro evaņģēliju gaismu Samarijā un līdz zemes galiem. Evaņģēlijs tiek sludināts visā Āzijā, Āfrikā, Okeānijā, Eiropā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un pat Korejā. Labā ziņa, ka ir atnākusi debesu māte, patiesi ir vissvarīgākā un būtiskākā mācība evaņģēlijā. Tā kā māte eksistē, ir dzīvība. Tā kā māte eksistē, ir mīlestība. Tā kā māte eksistē, ir laime. Vai ne tāpēc mums visiem pietrūkst mūsu dzimtās vietas? Vai ne tāpēc mēs visi mīlam savu dzimto vietu? Protams, tēvs arī ir mūsu dzimtenē. Tēvs ir mīlestība un māte ir mīlestība. Mūsu debesu tēva neredzamā mīlestība un upuris, kurš klusi un nelokāmi nesa mūsu grēkus pat līdz asiņu izliešanai un nāvei pie krusta, ir kaut kas, par ko mēs nekad nevaram teikt, ka tas ir maz. Tomēr, kad tēvs nāca uz šo zemi otrais, viņš mums atstāja šos vārdus. Elīsa sekoja Elijam, Jozu sekoja Mozum, Pēteris sekoja Jēzum, un kam tēvs teica, ka viņš seko? Es sekoju mātei. Tēvs rādīja piemēru sekot mātei saviem bērniem, kuri nezināja, pa kuru ticības ceļu iet. Es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis, vai viņš pat neatstāja šo vēstījumu savā rokrakstā. Pirms tēvs pacēlās debesīs, viņš mani pasauca un teica, noteikti klausieties māti. Ja jūs paklausīsiet mātes vārdiem, jums būs rīsu kūka pat tad, kad jūs guļat. Attiecībā uz vienotību un harmoniju, ko māte mums vienmēr ir mācījusi, kādai sirdī ir jābūt visiem ciānas biedriem. Vai mums nevajadzētu būt sirdī, kas mīl viens otru? Tēvs un māte ir patiesi priecīgi, kad mēs iegravējam mātes mācības dziļi savās sirdīs un ar tēva sirdi un mātes sirdi rūpējamies par katru no saviem brāļiem un māsām. Tagad viņi patiesi dzīvo grēku nožēlas dzīvi. Viņi redz, ka mēs pieliekam visas pūles, lai būtu vienoti pat ar biedriem, ar kuriem nevienmēr esam vienisprātis. Brāļi un māsas, bērni mājās uzvedas atbilstoši savām emocijām. Viņi grib ēst tikai to, kas viņiem garšo, un darīt tikai tās aktivitātes, kas viņiem sagādā prieku.
Tomēr mātes atsakās no visa, kas viņām patīk, un atbalsta to, kas patīk viņu bērniem. Mums, Ciānas bērniem, jābūt tādai pašai sirdī. Ja māte nebūtu atnākusi uz šo zemi, lai piedotu mūsu, viņas bērnu, grēkus, māte baudītu laimi šajā brīdī debesīs. Tomēr viņa atnāca uz šo zemi, uzvilka miesas telti un rūpējas un atbalsta savus bērnus. Uztraucoties, ka mēs varam atkrist no ticības vai nespēt garīgi izaugt Dieva vārda izpratnes trūkuma dēļ, viņa ir pavadījusi neskaitāmas stundas, lūdzot par saviem bērniem, tik uzticīgi, ka viņas ceļi ir kļuvuši tulznaini. Tiem, kas apzinās, cik daudz mīlestības viņi saņem no tēva un mātes, pārdomājot visas šīs lietas, mums ir jākļūst par tiem, kas var dalīties ar visiem Ciānas bērniem. Dievs mums ir devis šo iespēju atbrīvoties no mūsu grēkiem debesīs un mūsu grēcīgās būtības, lai mēs varētu attīrīties viens caur otru, būt nopulēti kā skaisti oļi un galu galā atdzimt kā skaisti un mirdzoši debesu bērni viņa acīs. Vai tas nav tas, ko viņš vēlas no mums? Tāpat kā Dievs ir mīlestība, Dievs vēlas, lai mēs piedzimtu no jauna caur mīlestību, lai kļūtu par Dieva bērniem, līdzinoties tēvam un mātei, atmetot visus grēkus un pārkāpumus, ko mēs izdarījām debesīs. Šodien, kad tiek svinēta jaunās Jeruzalemes diena, Ciānas bērniem vajadzētu veltīt brīdi, lai padomātu par mūsu apkārtējo vidi. Tas ir laiks mums pārdomāt, vai esam patiesi pielikuši visas pūles, lai pasargātu un rūpētos par mūsu brāļiem un māsām un vestu viņus uz debesu valstību. Turklāt mums vajadzētu veltīt laiku pārdomām par to, cik daudz pūļu mēs pieliekam, lai atrastu mūsu brāļus un māsas, kas vēl nav avju aplokā. Mums ir debesu māte. Kur ir māte, tur ir jābūt mīlestībai. Kur ir māte, tur ir jābūt uzticībai un upurim. Ir jābūt arī kalpošanai. Kur ir māte, tur ir jābūt laimei, kas uzplauks caur viņu. Vai Ciāna, Dieva baznīca, nav tāda vieta? Lai visi mūsu pazudušie brāļi un māsas varētu ātri atgriezties Dieva baznīcā, kas mums ir jādara saskaņā ar Jesejas 62. nodaļas pravietojumu. Mums ir enerģiskāk jāpilda sargu loma un jāsludina Jeruzalemes godība visai pasaulē. Kas mums jādara visu dienu naktī? Mums nevajadzētu klusēt, bet gan darīt to zinām visiem cilvēkiem. Aplūkosim Jesejas 60. nodaļas 1. pantu. Sešdesmitās nodaļas 1. pants. Celies un staro, jo nāk tava gaisma, kunga godība pār tevi attaususi. Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi attausīs kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Tava gaisma 3. pantā attiecas uz Jeruzalemes gaismu. Aplūkosim 4. pantu. Lūkojies visapkārt un redzi, tie visi pulcējas. Ko viņi dara? Tie nāk pie tevis. Viņi visi pulcējas kopā, lai dotos pie Jeruzalemes mātes. Tavi dēli no tālienes pārnāks, un tavas meitas atnesīs uz rokām. Lai šis darbs varētu notikt, vispirms ir kaut kas, kas ir jāizdara. Kas mums jādara ar Jeruzalemes godības gaismu? Lūkosim, kas notiks, kad gaisma tiks izstarota visām pasaules tautām.
Aplūkosim 8. pantu. Kas ir tie, kas aizskrien kā mākoņi un kā dūjas gar logiem? Dēli no tālienes pārnāks, un tavas meitas atnesīs uz rokām, lidojot kā mākoņi, kā dūjas. Pāriesim uz 12. pantu. Tā tauta un valsts, kas tev nekalpos, ies bojā, un tās tautas putēt izputēs. Kā ir pravietots, Dievs iznīcinās visus tos, kuri atteiksies nākt pie Jeruzālemes gaismas, kaut arī Jeruzālemes godības gaisma tika spīdināta. Aplūkosim 14. pantu. Tavu apspiedēju dēli pazemīgi dosies pie tevis, visi, kas nievāja tevi, zemosies tev pie kājām, tevi sauks par kunga pilsētu, par Ciānu Izraēla svētajiem. Pat ļaunie, kas ir mocījuši, apmelojuši un traucējuši debesu mātei, nāks klanīdamies viņas priekšā. Ir rakstīts, ka visi, kas viņu nicina, klanīsies pie viņas kājām un sauks viņu par tā kunga pilsētu, Ciānu Izraēla svētajiem. Pārējam uz 20. pantu. Tava saule vairs nerietēs, un tavs mēnesis vairs nemainīsies, jo tava mūžīgā gaisma būs kungs un... Kas notiks? Tavas sēru dienas būs garām. Debesu mātes sēru dienas, kas tika pravietotas, tagad tuvojas beigām. 21. pants. Visi tavi ļaudis būs taisni mūžam, manu stādu atvasas iemantos zemi, manu roku darbs, kam es dodu krāšņumu. Mazākais kļūs par. Kas notiks? Mazākais kļūs par 1000 un sīkākais par varenu tautu. Es, kungs, tanī laikā likšu tam steigšus notikt. Lai tas notiktu, visiem Ciānas bērniem ir jāpaceļ balsis, lai sludinātu debesu mātes Jeruzālemes godību Samarijā un līdz zemes galiem. Kas attiecas uz visiem mūsu Ciānas biedriem, kas izkaisītu visā pasaulē kādu vēstījumu, jūsuprāt, šie bērni dzirdēja, kas lika viņiem uz šejieni lidot? Tā kā pravietojumā teikts, viņi dzirdēja debesu mātes Jeruzālemes vēstījumu, viņi tagad nožēlo grēkus un atgriežas pie viņas. Brāļi un māsas, tā kā tas ir Bībeles pravietojums, mums ir jārīkojas saskaņā ar to, kas ir pravietots. Mums ir mūsu Dievs tēvs, mūsu Dievs māte un mūsu brāļi un māsas. Vai ne tāpēc Bībele un pravieši mūs sauc par debesu ģimeni, tas ir debesu valstības ģimeni? Patiešām mēs esam debesu ģimene. Tā kā cilvēki pasaulē nezina, ka Dievs, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, ir mūsu tēvs un mūsu māte, viņi var mūs vajāt, izsmiet un nicināt, bet vai viņi nezinās, kad nāks mūžīgā debesu valstība? Tajā dienā viņi visu zinās. Viņi sava kauna dēļ nevarēs pacelt galvas. Tāpat kā aprakstīts līdzībā par bagāto vīru un Lācaru, cik skaudīgi viņi būs, kad redzēs, ka cilvēki, kuriem viņi ir traucējuši un viņus apmelojuši, atpūtīsies Dieva rokās, kamēr viņi ir ellē. Bagātais vīrs noteikti domāja, Lācars ir tik svētīts cilvēks. Atrodoties uz šīs zemes, Lācars nevarēja ne labi ēst, ne labi ģērbties, visi viņa apstākļi bija nožēlojami. Tomēr debesu pasaulē tie bija pilnīgi citādi. Kā jutās bagātais vīrs, redzot Lācaru sēžam godības tronī, kas ir 1000 reižu lielāks par to, kas viņam bija? Šodien šajā globālajā ciematā ir 8 miljardi cilvēku. Ir daudz cilvēku, tomēr viņi nezina, kas mēs esam. Viņi neapzinās, cik lieli esam mēs, kas kalpo tēvam un mātei. Tomēr dienā, kad mēs atgriezīsimies debesīs, saskaņā ar Atklāsmes 22. nodaļu, par ko Dievs mūs padarīs.
Viņš mūs darīs par karalisko priesterību debesu valstībā, dāvājot mums mūžīgu un nemirstīgu godību. 영원하고 영원하고 영원한 이와 같은 영광을 허락하신다고 했습니다. Apskatīsim vēl vienu pantu Jesejas 62. nodaļā. Aplūkosim Jesejas 62. nodaļas 6. pantu. Taviem mūriem, Jeruzāleme, es iecēlu sargus, ne dienu, ne nakti, nekad tie necietīs klusu, jūs, kam jāpiemin kungs, ne mirkli nerimstiet. 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아, 너희는 쉬지 말며 Neļaujiet viņam rimt, kamēr viņš iedibinās, kamēr viņš uzcels Jeruzālemi. Par ko viņš viņu uzcels? Zemē par slavu. Kā griba ir, lai viņa tiktu godināta, slavēta un cildināta visā pasaulē. Tā ir Dieva Tēva griba. Tāda ir arī visu mūsu debesu ģimenes locekļu griba. Kad atskatāmies uz visiem šiem vientuļajiem laikiem, ko debesu māte ir pavadījusi, klusi un uzticīgi vadot savus bērnus, mēs redzam, ka viņa patiesi ir cienīga slavas un vēl lielāka goda saņemšanai. Mums, kā bērniem, vajadzētu sekot mātes ceļam līdz galam. Būsim vienoti daloties un sniedzot mīlestību visiem Ciānas bērniem. Kad ieiesim debesīs, mēs sapratīsim, ka mums kā grēciniekiem ir pilnīgi nepieņemami lolot naidu vai greizsirdību vienam pret otru. Iedomājieties, ka tas, ko mēs darām uz zemes, tiek pārraidīts uz debesu ekrāna eņģeļu priekšā. Kā būtu, ja mēs vienmēr kādu ienīstu? Kā būtu, ja mēs vienmēr būtu greizsirdīgi, jo jūtamies nepilnvērtīgi? Cik ļoti mēs būtu nokaunējušies un apkaunoti, ja redzētu sevi tā uzvedamies? Es ceru, ka visi debesu ģimenes locekļi kļūs par mīlestību, līdzinoties tēvam un mātei, jo Dievs ir mīlestība. Tagad mēs tuvojamies gada noslēgumam. Pārdomājot mūsu ticību aizvadītajā gadā, uzdosim sev šos jautājumus. Vai mēs pārvēršamies par bērniem, ar kuriem tēvs un māte var lepoties? Vai esam piedzimuši no jauna? Visiem apkārtējiem vajadzētu teikt, Dieva baznīcas locekļi patiešām ir atšķirīgi. Viņiem ir tik daudz labu īpašību. Kāda ir debesu māte, kas viņus vada? Viņi var kļūt zinkārīgi un vēlēties uzzināt vairāk par debesu māti. Vai šādā veidā mums nevajadzētu iekustināt pasauli ar saviem labajiem darbiem? Dieva neredzamais spēks vienmēr palīdz un vada mūs, lai mēs neiekristu ļaunuma ceļā, bet vienmēr ietu pa taisnības ceļu un sasniegtu debesu valstību. Tāpēc, lai gan visā valstī un visā pasaulē ir neskaitāms baznīcas, mēs žēlastībā sniedzam patiesību, ko vēlas tēvs un māte, dodot labumu katrai valstī un sabiedrībai, padarot tās labākas un pārvēršot tumsas pasauli par gaismas pasauli. Es lūdzu, lai mēs drīz dzirdētu slavas pilnās ziņas, ka evaņģēlijs ir izsludināts Samarijā un līdz zemes galiem. Cerot, ka debesu māte, kas ir ar mums, saņems slavu, godu un uzslavu mūžīgi mūžos, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!